Hei, dārgie draugi! Kāds prieks ir atkal būt kopā un prieks ir apzināties, ka Dievs ir dzīvs. Un viņš ir dzīvs tavā dzīvē, un viņš ir dzīvs manā dzīvē. Un zini, kas ir? Un Dievs grib izpausties mūsu dzīvē caur svēto garu, ar savu spēku, ar savu varenību, ar savu... Iedomājies, viņš ir Dievs, un viņam nav nekā neiespējama. Viņš skatās uz tevi kā uz savu mīļoto bērnu, kas tu arī esi, un viņš grib atraisīt savu spēku tavā dzīvē un caur tavu dzīvi. Un es nezinu, kā tu, bet personīgi es gribu dzīvot dzīvi, kurā ir redzams Dieva spēks. Pirmkārt, es pats viņu gribu redzēt. Ieklausies uzmanīgi. Pirmkārt, es gribu redzēt Dieva spēku savā dzīvē. Pēc tam man ir prieks, ja citi redz Dieva spēku manā dzīvē, bet vispirms es gribu redzēt Dieva spēku savā dzīvē, un es ticu un ceru, ka arī tu gribi redzēt Dieva spēku savā dzīvē, savā ģimenē, savās attiecībās, savā fiziskajā veselībā, savās finansēs, savās lietās, ko tu dari. Un ziniet, dārgie, Dievs tik tiešām, viņš mūs mīl neaprakstām, viņš mums ir paredzējis pašu labāko, un mums ir iespēja dzīvot iekš pašu labākā. Bet ieklausies ļoti uzmanīgi. Ir dažas nianses, jo es nezinu, kā tu, bet iespējams, ka tu esi pamanījis, ka ir daži cilvēki, kas tic Dievam, bet viņi nedzīvo iekš pašu labākā. Un varbūt tu pats skaties uz sevi un tu saproti, es ticu Dievam, bet ir reizes, kurās varbūt pat bieži vien nenotiek tā, kā Dievs ir apsolījis, tā kā es gribētu, kā man patiktu, nenotiek tās lietas tā. Un zini, tam ir konkrēts iemesls, un es šodien gribu atklāt šo iemeslu. Tāpēc iesāksim ar lūkšanu un ķersimies klāt, un būs ļoti interesants, ļoti spēcīgs vārds no Dieva, kurš radikāli izmainīs tavu domāšanu un tavu dzīvi, ja tu to pieņemsi. Tāpēc Jēzus visu varenajā vārdā, Dievs, mēs atveram savu sirdi Tev. Svētais gars piepildi un pārpildi mūs ar savu mīlestību, ar to autoritatīvo apziņu, ka, hei, mēs esam Dieva mīļotie bērni. Dievs ir tas, kas pašķir ceļu mums, kad mēs ejam. Viņš izliek, viņš izkārto mums ceļu un koriģē mūsu soļus, un tāpēc mums nevar dzīvē neveikties. Nē, mums viss sanāk vislabākajā veidā, jo mēs ejam soli solī ar visuma radītāju un ķēniņu, Jēzus visu varenajā vārdā. Tāpēc mēs no savas puses atveram savu sirdi, prātu, garīgās acis un ausis, lai sadzirdētu, ieraudzītu ceļu, pa ko tu mūs ved, un saņemtu spēku nodrošinājumu iet pa šo ceļu. Jēzus visu varenajā vārdā un draudze un draugi teica amen. Tāpēc, ka draudzē ir jābūt draugiem un ģimenē ir jābūt draudzīgām attiecībām. Amen, dārgie. Ieklausieties, es tiešām esmu ļoti, ļoti priecīgs par iespēju sludināt šo vārdu, tāpēc, kad es zinu, cik tas ir svarīgi, tāpēc, ka es pats savā dzīvē esmu sastapies ar situācijām, kur es uzdodu šos jautājumus un arī vēl laiku pa laikam uzdodu, kāpēc tas notiek tā, un kāpēc tiem cilvēkiem varbūt notiek tā, un kāpēc man kaut kas notiek vai nenotiek. Bet ieklausies ļoti uzmanīgi. Atbildes ir daudz vienkāršākas, nekā mēs varētu iedomāties. Un ir viena ļoti interesanta lieta, ko es gribu pateikt jau pašā sākumā. Ziniet, es esmu ticīgs, ticīgs esmu visu savu mūžu, bet, teiksim tā, apzināti pieņēmis Jēzu par savu kungu un glābēju, es esmu kaut kādus 11 gadus, ja? Un kopš pirmās dienas, kad es piedzimu no jauna un pieņēmu Jēzu par savu kungu un glābēju apzinātā līmenī, es vienmēr esmu gribējis būt ticības cilvēks, un es arī esmu bijis ticības cilvēks. Manā dzīvē ir ļoti daudz pārdabisku notikumu, un tie, kas man pazīst ilgāku laiku, viņi zina, ka mana dzīve sastāv no absolūti neiespējamiem, neizskaidrojamiem momentiem un notikumiem. Viņus var izskaidrot tikai un vienīgi ar Dievu vārdu. Man personīgi ar to pietiek, bet no loģiskā skata punkta manā dzīvē ir ļoti daudz notikumu, kurus vienkārši nevar izskaidrot. Ir ļoti daudz brīnumu, kas ir notikuši, pārdabiskas lietas. Un tie, kas ir cilvēki, kas ir bijuši klāt, kas ir redzējuši, kuri ir redzējuši savām acīm, kā tas notiek, vai arī vienkārši redz augļus, viņi ļoti bieži domā, un viņi man saka, Alan, kā var būt, ka tev tas notiek, tev tas strādā? Un ir cilvēki, kas man saka, Alan, bet man tas tā nestrādā. Un jā, tev ir vieglāk, tev kaut kā viss notiek. Un tad ir citi cilvēki, kas man saka, zini, Alan, man strādā tāpat kā tev. Un ir citi cilvēki, kas saka, man nestrādāja kādreiz, bet tagad man strādā. Un tad ir citi, kas saka, bet man vēl joprojām nestrādā. Un respektīvi ir šī milzīga atšķirība. Un ļoti daudz cilvēku man ir teikuši apmēram tā, katrs savā veidā to pasnieguši, bet teikuši apmēram tā, Alan, tu esi savādāks. Un tad ir ļoti vienkārši
attaisnojums pašam priekš sevis, un tas ir tāds, tas ir droši vien tāpēc, ka tu esi mācītājs. Varbūt tas ir tāpēc, ka tu esi sludinātājs. Dievs tevi ir īpaši izredzējis. Paklausies ļoti uzmanīgi. Šāds domāšanas veids ir neaprakstāmi bīstams priekš tevis. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka šāds domāšanas veids ir ļoti izdevīgs vēlnam, jo viņš tevi padara mazāku tavās paša acīs nekā tu esi vai arī kādu citu paaugstina. Bet Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, un par to es runāšu tūlīt ļoti smalki un ļoti konkrēti. Pirms mēs vēl ķeramies klāt pie rakstvietām, es tev gribu kaut ko parādīt no Bībeles. Vai tu esi pamanījis to, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādi rezultāti šajā dzīvē? Pat nerunājot par Bībeli šobrīd, mēs tūlīt runāsim arī no Bībeles, bet vienkārši cilvēki, ko tu pazīsti, cilvēki draudzē vai dažādās draudzēs, kurus tu zini, ticīgi cilvēki, vai tu esi pamanījis, ka viņiem ir dažādi rezultāti? Piemēram, viens staigā priekā, cits vienmēr ir nomākts. Abi iet uz vienu to pašu draudzi. Vienu cilvēku tu satiec, tu jau zini, tūlīt būs liecības. Viņš tev stāstīs, cik Dievs ir labs un kā Dievs viņa dzīvē ir iesaisties un kāda brīnuma ir noticis. Piemēram, ir cilvēki, ar kuriem tu vienkārši garantēti zini, ja tu viņu satiksi, viņam ir liecības, ko stāstīt. Viņam ir zīmes un brīnumi, kas notiek. Viņš ir kādam uzlicis rokas, kāds ir dabūjis dziedināšanu, vai arī varbūt viņam uzņēmumā ir kaut kas fenomenāls noticis. Tu zini tādus cilvēkus. Un tad ir cilvēki, kuriem tu viņu satiec, un tu arī ļoti labi zini. Tu zini, ka ir vēl sliktāk nekā bija pagājušajā reizē, kad tu esi viņu saticis. Tu zini, ka ir vēl grūtāk, ir vēl sliktāk, un viss ir, un it kā bija cerība, bet tagad arī tā ir nobrukusi. Mans jautājums ir, kāpēc? Jo, zini, tam ir iemesls, tā nav nejaušība. Tagad skaties ļoti uzmanīgi. Ja mēs runājam par Bībeli, vai tu esi pamanījis, ka dažādiem cilvēkiem, kas sastapās ar Jēzu, bija dažādi rezultāti? Viņi sastapās tad, kad Jēzus bija šeit uz zemes, viņi sastapās ar Jēzu miesā. Viņi dzirdēja, kā Jēzus sludina, viņi klausījās, viņi sekoja, redzēja zīmes un brīnums. Tajā pašā laikā viņiem bija dažādi rezultāti. Arī vecajā derībā, ja mēs kā piemēram izskatām veco derību, piemēram, vecajā derībā, iedomājies Dieva tauta, apmēram 2 miljoni cilvēku, kas bija Eģiptē. Eģiptē verdzībā bija apmēram plus mīnus 2 miljoni cilvēku. 2 miljoni cilvēku saņēma Dieva apsolījumu. Apsolījumu par brīvību, apsolījumu par to, ka ir apsolītā zeme, kurā tek medus, piens un medus. Un Dievs saka, es gribu jūs ievest šajā zemē. Ne tikai es gribu jūs izvest ārā, slavu tev Dievs. Es jūs gribu izvest ārā no Eģiptes, no verdzības nama, un es jūs gribu ievest iekšā apsolītajā zemē. 2 miljoni cilvēku saņēma šo uzaicinājumu, šo apsolījumu. Ja? Un piedomām, tas nav tā, ka vienkārši pēkšņi atnāca tāds Mozus, ko neviens īsti nezina, neviens nekad nav redzējis, kaut kāds jaunatgrieztais, ja? Viņš atnāk un viņš pasaka viņš saka, ziniet, Dievs jums dos zemi, kurā tek medus un piens, jūs šobrīd esat verdzībā, viņš jūs atbrīvos no verdzības, nāciet, sekojiet man. Nebija gluži tā. Zini, kas tur vēl pa vidu bija? Pa vidu bija tas, ka faraons viņus negribēja laist, un bija zīmes un brīnumi, kādi līdz tam mirklim vēl nekad nebija redzēti. Iesākās ar to, ka faraons redzēja zīmes un brīnums, kur Mozus paņēma savu zīzli, nomet zemē, viņš pārto par čūsku un tās visas lietas. Bet skries, pēc tam visu zemi apņem tums, atskaitot, protams, Gošenas reģionu, kurā bija izredzētā tauta. Pār visu Eģipti pārklāja tumsa, ūdens pārvēršas par asinīm, nāk siseņi, visas šīs lietas. Pašās beigās vēl, ja ar to visu nepietiek, kad 2 miljoni cilvēku iziet ārā, tur vēl viens brīnums bija pa vidu. Pa vidu bija tāds brīnums, ka viņi bija vergi. Vergiem īpaši nekas nepieder. Tie bija vergi, kurus sita, piespieda strādāt, smagi, grūti, un pēkšņi pirms viņi iet ārā. Dievs pasaka tādu lietu, viņš saka, ejiet pie saviem vergturiem, pie eģiptiešiem, pie tiem, kas ir jūsu kungi, tikko kā vēl bijuši, un sakiet, dodiet man, kas jums ir vērtīgs jūsu mājās, dodiet man zeltu, sudrabu, mirres, dārglietas, eļas, visas tās, respektīvi visu, kas ir vērtīgs, dodiet mums, bet atnāk vergs un saka, dod man visu, kas tavā mājā ir vērtīgs. Un tas ir veids, kurā
2 miljoni vergu kļuva par vienā naktī par pašu bagātāko tautu, kāda ir bijusi. Tas bija vienas nakts ietvaros, slavu tev Dievs. Bet skaties uzmanīgi, tātad viņi ir pieredzējuši milzīgas zīmes un brīnums. Ja ar to visu nepietiek, kad viņi ir izgājuši ārā un nonākuši vietā, kur jūra viņiem ir pretī, un eģiptieši dzenās viņiem pakaļ, jo ir attapušies, kas te notiek, ja? Tad, es varētu teikt Dievs, un tas arī bija Dievs, bet Dievs pateica Mozum, sit pa jūru, pacel savu zīzli, un jūra pāršķēs uz pusēm. Un viņi iziet kā pa sausu vietu cauri. Iedomājies to skatu, jūra, kas ir pāršķēlusies uz pusēm, visā garumā. Un tu ej cauri viņai. Un viņi iziet cauri, un eģiptieši metās pakaļ, un jūra pārklāja visus eģiptiešus. Tad iedomājies, eģiptiešu karaspēks, kas dzinās viņiem pakaļ, viņi dzinās pakaļ ar konkrētu mērķi. Nogalināt pa lielam viņus un atņemt visu, kas viņiem ir. Tāds bija eģiptiešu mērķis. Un viņi to varēja izdarīt. Tīri tehniski, ja mēs skatāmies, viņiem bija spēks to izdarīt. Bet ir viena nianse. Dievs vēda savu tautu. Un kad tevi vēd Dievs, ir pilnīgi vienalga, kuram ir spēks, nav spēks, ir teikšana, nav teikšana. Dievs tevi vēd. Un tad, kad tevi vēd Dievs, tev nekas nedraud. Tagad, atskaitot vienu lietu, ir viena lieta, kas tev tomēr var draudēt, un tā ir tava neticība. Bet ieskaties ļoti uzmanīgi. Tad, kad šie 2 miljoni cilvēku nonāk pie apsolītās zemes robežām, ieiet izlūki, viņi izlūko šo zemi, un jūs, protams, ja jūs esat ilgāku laiku ticīgs cilvēks, jūs zinat šo stāstu, kas notiek, skaties uzmanīgi. Ar vienmēr sakot, es saīsinu, 2 miljoni cilvēku ir saņēmuši apsolījumu. Apsolītā zeme, apsolījums ir pieejams, bet viņi nespēja ieiet apsolītajā zemē, un tikai un vienīgi no 2 miljoniem 2 cilvēki, Jozuvā un Kālebs. Jozuvā Nūna dēls un Kālebs Jefunes dēls. Tikai un vienīgi 2 cilvēki no 2 miljoniem. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Ieklausies, kā tas skan procentuāli. 2 no 2 miljoniem saņēma šo apsolījumu. Wow! Ieklausies, tā bija viena tauta, vienā konkrētā lokācijā Gosēnas zemē, kur viņi atradās. Viņi visi redzēja zīmes un brīnums, visi izgāja cauri. Nav cita varianta cauri šai jūrai, kas pāršķelta bija. Viņi visi redzēja zīmes un brīnums atpakaļ Eģiptē, kas notika. Viņi visi pienāca pie absolūtās zemes robežām, un viņi visi stāvēja izvēles priekšā. Noticēt Dievam un saņemt savu apsolījumu, vai arī noticēt 10 spiegiem, kas bija nobijušies. Kas bija vēl cilšu līderi, bet viņi bija nobijušies, jo viņi redzēja, cik zeme ir laba, un tomēr viņi redzēja, cik spēcīgi ir zemes iemītnieki. Viņi nobijās, un viņi izteica savas bailes. Un kad viņi izteica savas bailes, tad 2 miljoni, es nopaļoju, plus mīnus 2 miljoni cilvēku, kas visu šo ceļu bija gājuši ar ideju ieiet apsolītajā zemē. No 10 cilvēku sacītā nobijās un pārtrauca ticēt Dievam un sāka ticēt šiem 10 sludinātājiem, kas sludināja bailes. Bija 2 sludinātāji, Jozuvā un Nūns, Jozuvā un Kālebs, un šie 2 sludinātāji teica, ir labā vēsts, mēs iesim apsolītajā zemē. Viņi sludināja labo vēstu. Viņi saka, jūs redzējāt, cik liels vīnogs, jūs redzējāt, cik lieli nami tur milži dzīvo. Mēs dzīvosim milžu uzceltās villās un namos. Tur viss ir forši, mēs tūlīt patiesim un ieņemsim. Zini, tie bija harizmātiskie sludinātāji. Harizmātiskie žēlastības un labās vēsts sludinātāji. Viņi sludināja labklājību. Viņi teica, mēs ieiesim iekšā un viss būs labi, un mēs to izdarīsim tūlīt, jo Dievs ir ar mums. Halleluja! Bet zini, kas notika šie 2 miljoni, kas klausījās, viņi neieklausījās šajos 2 sludinātājos. Viņi ieklausījās 10 citos sludinātājos, kuri teica, nē, nekad nevar zināt, kā ir ar Dievu. Mēs esam kā siseņi viņu acīs, un viņi mūs redz kā siseņus, un viņi mūs nobeigs. Mēs nevarēsim, mēs nespēsim. To sludināja šie 10. Un 2 miljoni cilvēku noticēja tam, ko teica šie 10, tai negatīvajai vēstī. Kāds bija rezultāts? Rezultāts bija tāds, ka no visiem šiem 2 miljoniem apsolītajā zemē iegāja tikai un vienīgi Jozuvā un Kālebs, un un vispārējie nomira tuksnesī. Pēc tam, nākamā paudze iegāja, jo apsolījums bija dots tautai, nevis Jozuvā un Kālebam. Bet skaties, kas ir interesanti, tikai 2 cilvēki.
no tiem, kas sākotnēji saņēma apsolījumu, piedzīvoja savu apsolījumu. No 2 miljoniem 2 cilvēki. Ok, jā, ar to nepietiek. Skaties, pirms plūdiem, es runāju par Noā plūdiem, tajā mirklī, kad Dievs pateica Noā par to, ka būs plūdi un tā tālāk, Noā sludināja. Ir teikts, ka Noā sludināja, un viņš viņiem sludināja iespēju atgriezties. Viņš viņiem sludināja par to, kas notiek, kas būs. Viņi smējās par Noā. Viņi neklausīja. Un beigās kāds ir rezultāts? 8 cilvēki. Tikai un vienīgi 8 cilvēki no visiem, kam sludināja, iespēju atgriezties. Jo Dievs gribēja, lai cilvēki tiek glābti. Bet skaties, tikai 8 izglābās, respektīvi, tā bija Noā ģimene. Ejam tālāk. Izrēlā bija ļoti daudz ķēniņu, taču patiesi veiksmīgi bija tikai daži ķēniņi. Tikai daži ķēniņi bija tādi, kas dzīvoja Dieva svētībā. Ļoti maz viņi bija. Skaties uzmanīgi. Arī vienas ģimenes ietvaros ir dažādi rezultāti. Mēs redzam gan vecajā, gan jaunajā derībā. Piemēram, jo tagad es runāju plašāk, es runāju par tautu un tā, bet tagad parunāsim šaurākā līmenī. Vienā ģimenē, vienas ģimenes ietvaros. Atceries, ir tāds personāžs Bībelē kā Lats, tas bija Abrahāma, kas viņš tur bija, brāļa dēls, laikam, jā, Abrahāma brāļa dēls, ja es nemaldos, bija Lats. Viņi kopā ar Abrahāmu izgāja ārā no Kaldeju zemes, no Kaldeju jūras, kad Dievs uzrunāja Abrahāmu. Toreiz vēl Ābrams viņu sauca. Un viņš izgāja kopā ar Latu un Lata ģimeni. Un tad bija tas moments, ka viņi pašķīrās, un Lats aizgāja uz Sodomas un Gomoras reģionu, jo tas bija īstenībā pats bagātākais, pats plaukstošākais, šķietami pats labākais reģions, kurā dzīvot. Viena problēma. Nevienmēr pats bagātākais ir pats labākais. Šajā gadījumā viņi bija bagāti, bet viņi bija totāli absolūti sabojāti un samaitāti. Un samaitāti iekšēji, samaitāti garīgi. Un tā visa vidiena bija absolūti grēka piesātināta un briesmīga. Un nāca Dieva sots pār Sodomas un Gomoras reģionu. Un tur bija tas moments, kur ir tā zināmā frāze, kur teikts, kur tālāk Abrahāms runāja ar Dievu, viņš teica, vai tad tu iznīcināsi dēļ viena taisnā to visu, ja? Un Lats bija tas taisnais. Un Lats un viņa ģimene, un tālāk, skaties, es saīsināšu šo stāstu, jūs paši varat lasīt pilnās versijas, ja jums interesē, protams, es jums ne tikai varat, bet es jums iesaku to darīt, jo tā jūs ieraudzīsiet daudz pilnīgāk to, ko es stāstu. Bet skaties uzmanīgi, kas notika. Dievs brīdināja Latu un Lata ģimeni, un viņš viņam teica, ej ārā, jo kamēr tu neesi izgājis no Sodomas un Gomoras reģiona, nevar nākt šis sots, uguns un sērs, kā mēs zinām, kas nāca pār šo reģionu. Un tāpat laikā Dievs teica Latam un viņa ģimenei, ka viņi var izglābties. Tagad skaties, Latam ģimenes sastāvēja no 6 cilvēkiem. Bija Lats, viņa sieva, viņiem bija 2 meitas, un attiecīgi bija znoti. Jā, tātad 2 meitām, attiecīgi vīri. Ja? 6 cilvēki. Skaties uzmanīgi. Dievs teica, kamēr tu neesi izgājis ārā no šī reģiona, es nevaru īstenot to, kam ir jānotiek par šo bezdievību. Galējo bezdievību. Lats, viņa sieva un 2 meitas izgāja ārā no pilsētas, znoti smējās un palika. Znoti, Dievs bija paredzējis, ka pestīšana ir viņiem arī pieejama, bet viņi palika. Viņi aizgāja bojā. Tagad vēl no 4 cilvēkiem, tātad Lats, viņa sieva un 2 meitas, kas izgāja, Dievs bija pabrīdinājis, ka tu iesi ārā no šī reģiona, nekādā gadījumā neskaties atpakaļ. Neskaties atpakaļ, būs beigas. Lata sieva paskatījās atpakaļ un pārvērtās par sālsstabu uz vietas. Nu, viņi ir palikuši 3. Tātad vienas ģimenes ietvaros bija 6 cilvēki, no 6 cilvēkiem 3 aizgāja bojā. Kāpēc? Vienas ģimenes ietvaros. Hei, mēs redzam dažādus rezultātus vienas ģimenes ietvaros. Mēs redzam stāstā par Martu un Mariju, un ir ļoti daudz šādu stāstu, bet stāstā par Martu un Mariju tā ir viena ģimene, Marta, Marija un Lācars, tie bija attiecīgi 2 māsas un brālis, ja? Un mēs redzam, ka tad, kad Lācars bija nomiris un Jēzus gāja viņu celt augšā, pirmā iznāca ārā Marta, un Marta krita pie viņa kājām, viņa teica, kungs, ja tu būtu šeit bijis, viņš nebūtu nomiris. Viņa ticēja, ka Lācars nebūtu nomiris, ja Jēzus būtu bijis klāt. Jēzus viņa atbildēja, viņš teica, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Citiem vārdiem sakot, viņš saka, arī tagad nekas nav pa vēlu. Un viņš viņai pasaka, viņš saka, vai tu tici, ka es viņu piecelšu augšā, ka es varu piecelt? Viņa saka, jā, es ticu, ka tu viņu piecelsi tad, kad visi tiks celti augšā, kaut kad nākotnē, bet ne tagad. Un Jēzus viņai saka, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Ko viņa izdara? Viņa aiziet projām, un viņa pasauc Mariju.
Un viņi saka, zini, mācītājs tevi sauc, lai gan Jēzus Mariju nesauca. Vienkārši Marta saprata, es šeit neko nevaru padarīt. Labāk ej tur runā. Marija piecēlās, aizskrēja pie Jēzus. Un Jēzus viņai saka to, un viņi saka, ja tu būtu bijis šeit, viņš būtu dzīvs. Jēzus saka, hei, nekas nav zaudēts. Kur ir kaps? Vediet man uz kapu. Es saviem vārdiem vienkārši ātri izstāstu šo stāstu. Tajā mirklī, kad viņi nonāca līdz kapam, kur ir apglabāts Lācars, Jēzus stiprā balsī pateica, noveliet akmeni. Es ticu, ka tas nebija vienkārši tāpat, jo, ziniet, cilvēks, kurš var piecelt augšā mirušo, noteikti var dabūt arī akmeni no ejas, vai ne pats. Bet zini, kas ir? Viņš teica, noveliet akmeni, kāpēc? Tāpēc, kad ir jābūt tavai darbībai no tavas puses. Zini, ko izdarīja Marta? Marta pateica, pirms vēl Jēzus saka, novel nost akmeni. Marta saka, kungs, viņš jau ož, viņš jau vairākas dienas ir kapā, viņš jau ož. Es vienmēr esmu domājis par to, ka tādu, kas neož, vai tad būtu vieglāk piecelt augšā. Patiesībā tam nav starpības. Bet skaties uzmanīgi. Jēzus viņai teica, vai tad es tev neteicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Zini, Marija nešaubījās, un Lācars tika piecelts augšā. Bet Martai bija daudz grūtāk noticēt. Un Martas rezultāti atšķīrās no Marijas rezultātiem. Mēs to redzam, tas ir vienas ģimenes ietveros. Jaunais bagātais valdnieks pieskrien klāt pie Jēzus, nometās ceļos, saka, labo mācītāju, ko man būs darīt, lai es iemantot mūžīgo dzīvību? Un Jēzus viņam ļoti forši atbild un visu izdara, un bagātais jauneklis aiziet prom noskums, jo viņš nevarēja atdot savu bagātību. Viņš nevarēja sekot Jēzum. Jēzus nevienam citam nav prasījis atdot savu bagātību, bet šis cilvēks bija tas, viņa bagātība turēja viņus, tā to varētu pateikt. Un burtiski turpat nākamajā nodaļā Bībelē mēs lasām par vēl vienu ļoti bagātu cilvēku, par Caķeju, kas ir virsmuitnieks. Un tur ir teikts, viņš uzkāpa kokā, lai redzētu Jēzu. Tad Jēzus teica, hei, man ir jāiet tavā mājā šodien, es gribu iet pie tevis. Viņi iet, viņš sataisa visu ēdienu, viss forši, viss sakārtots, viss izdarīts. Un pēkšņi vienā mirklī Caķejs iesaucās. Pusi no visiem saviem īpašumiem es gribu atdot nabagiem. Un ja es kādam kaut ko esmu izspiedis, 4kārtīgi atdošu. Un zini, ko saka Jēzus? Jēzus saka, šodien tu esi glābts. Šis ir Ābrahāma bērns. Šodien ir šim namam atnākusi glābšana. Ar ko atšķir? Kāpēc bagātais jaunais valdnieks aizgāja noskumis un nevarēja atdot? Un Caķejs, kuram Dievs neko neprasīja, paņēma, pateica, es atdodu pusi un es gribu atdot visiem, ko esmu izspiedis. Kur ir atšķirība? Kāpēc viens aizgāja noskumis un nesaņēma glābšanu, kuru Jēzus viņam bija paredzējis un gribēja, un Caķejs saņēma? Kāpēc atšķīrās rezultāti? Viņi abi sastapās ar Jēzu. Abi divi bija kontaktā ar Jēzu. Kāpēc no apustuļiem vienīgais, kurš nenomira mocekļa nāvē, no visiem apustuļiem bija Jānis? Apustulis, kurš pats par sevi teica, es esmu apustulis, ko tas kungs mīl. Tā bija tikai un vienīgi viņa interpretācija. Un viņa interpretācija noteica viņa gala rezultātu. Un viņš bija vienīgais, kurš nenomira mocekļa nāvē. Kāpēc? Vai tad Jēzus nemīlēja pārējos tikpat ļoti? Protams, ka mīlēja, bet Jānim bija cita veida atziņa, un viņam bija sava interpretācija. Hei, tas ir tik svarīgi, ieklausies ļoti uzmanīgi. Visiem tiem atšķirīgajiem rezultātiem un piemēriem, par kuriem es tikko kā runāju, ir konkrēts iemesls. Tā nekad nav bijusi nejaušība, tā nav sakritība. Ir konkrēts iemesls, kāpēc ir dažādi rezultāti dažādu cilvēku dzīvē. Un iemesls ir ļoti vienkāršs. Atvērsim vēstuli romiešiem. Romiešiem 2. nodaļa. Slāva tev, papiņ. Romiešiem 2. nodaļa, 11. pāns. Šeit ir teikts, un es faktiski, zini kā, es lasīšu no 10. lai mēs ieiet iekšā kontekstā labāk. Gods, slava un labklājība. Tas ir tas pats vārds, no kā iegūst labklājības evaņģēlijs, ko cilvēki mēdz teikt. Labklājība. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu jūdam visu pirms un arī grieķim, jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Tātad, skaties, gods, slāva un labklājība ikvienam, kas rīkojas pareizi, jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Tātad, skaties, šeit ir pateikts, ir pilnīgi vienalga, vai tu esi jūds, vai tu esi grieķis, vai tu esi sākotnēji no Dieva izredzētās tautas tulkoju, vai sākotnēji no pagānu vidus, no tiem, kas nav bijuši ticīgi, kas ir bijuši elgdievi, vienalga, kas tu tur esi bijis. Ja? Nav tam nozīmes.
Vai tu esi piedzimis ģimenē, kurā ir mācītāji 5 paudzēs, vai tu esi piedzimis ģimenē, kurā ir alkoholiķi un vēl kas. Hei, ne par to ir runa, Dievs saka, es neuzlūkoju cilvēka vaigu. Kad es skatos uz tevi, saka Dievs, es neskatos uz to, no kuras ģimenes tu nāc, es neskatos uz to, kāds tu esi, vai viņš skatās, par to vispār nav runa. Es neuzlūkoju cilvēka vaigu. Citiem vārdiem sakot, ko viņš dara vienam, tieši to pašu viņš dara visiem, viņam nav mīluļu. Dievam nav mīluļu un nav pabērnu. Dievam nav, viņš neizrāda īpašu labvēlību kādam un citu neatstumi. Hei, tāpēc, ka mēs visi esam vienādā absolūta stāvoklī caur Jēzus Kristus upuri, mēs esam viņa mīļotie. Iekš Kristus Jēzus, kad mēs pieņemam Jēzus par savu kungu un glābēju, mēs esam viņa mīļotie bērni, mēs esam viņa ģimene. Un viņš katru mīl vienādi. Viņam nav viens bērns mīļāks, otrs mazāk mīļš. Tāpēc, ka viens paklausīgāks, tāpēc viņš ir mīļāks. Nē, tava paklausība nenosaka Dieva mīlestības pakāpi tavā dzīvē. Dievs ir mīlestība, viņa mīlestība nav gradācijās. Viņa mīlestība vienkārši ir. Tas ir tā, kā Dievs pateica Mozum, kad viņi prasīs, kas tev ir sūdījis. Viņš teica, mani sauc, es esmu. Tas ir konstants, nemainīgs konstants. Es esmu, tieši tāpat Dieva mīlestībai nav gradācijas, tas ir nemainīgs konstants. Mīlestība. Un šī mīlestība plūst vienādi katra cilvēka virzienā un dzīvē. Protams, ir cits jautājums, kādā pakāpē mēs pieņemam šo mīlestību, bet viņa plūst vienādi. Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Dievam nav mīluļu. Un te ir ļoti svarīgs moments, skaties uzmanīgi. Dievs jau visu ir izdarījis. Te arī ir atbilde. Dievs jau visu ir izdarījis. Un tāpēc Dievs nevis kaut ko dara priekš viena cilvēka vai arī nedara priekš cita cilvēka, bet gan cilvēka personīgā ticība nosaka viņa dzīves augļus. Tas ir spēcīgi. Tava personīgā ticība nosaka tavas personīgās dzīves augļus. Ko nozīmē dzīves augļi? Stāvoklis. Svētības pakāpe, spēka pakāpe, tavas dzīves kvalitāte ir atkarīga no viena konkrēta aspekta, no tavas personīgās ticības. Un to ir tik svarīgi saprast, tāpēc, ka reizēm, ja es paskatos, kā cilvēki lūdz Dievu, viņi saka, Dievs, lūdzu palīdzi man, lūdzu izdari to, lūdzu izdari šito. Un zini, ko Dievs, viņš to nesaka, bet ko Dievs ir pateicis savā vārdā. Viņš saka, hei, es visu tev esmu iedevis. Es tev esmu iedevis savu dēlu Jēzu Kristu un līdz ar viņu arī pilnīgi un absolūti visu, kas ir vajadzīgs dzīvībai, dzīvei un dievbībai. Es esmu izdarījis visu. Tagad nav runa par to, ka es tev kaut ko došu. Runa ir par to, vai tu pieņemsi, ko es esmu devis. Tieši tāpat kā apsolītā zeme. Dievs skaties, Dievs pēc, es tev dodu apsolīto zemi, bet viņi viņu nedabūja. Tikai 2 cilvēki dabūja, jo viņi neatstāja šo domu, nē, mēs iesim un mēs dabūsim. Dievs ir teicis, mēs ejam. Bet pārējie nedabūja un nevarēja dabūt. Un, zini, un tas ir tik svarīgs moments, jo vai tu tici tam, ko Dievs ir devis? Vai tu tici tam, ko Dievs ir izdarījis? Un kāds varbūt teiks, Alan, jā, es ticu, un super, un viņš arī to dabūna. Kāds teiks, Alan, es īsti neesmu pārliecināts. Un viņam paliek nepieejami Dieva apsolījumi. Es to parādīšu smalkāk. Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa. Ļoti interesanta acis atveroša rakstuvieta. Ieklausies uzmanīgi. Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa lasu, sākot no 27. pānta. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, 2 akli viņam sekoja, brēgdami. Tas jau parāda ļoti daudz ko. Ļoti daudz ko parāda attieksme, ar kuru tu seko Jēzum. Vai tu seko Jēzum tā, lai neviens to nepamana? Vai tu seko Jēzum tādā veidā, lai kaimiņš nezin un lai ģimenē nezin, jo tu negribās jau izskatīties dīvaini, vai ne? Zin kā, tā ticība tā ir tāda personīga lieta, ja? Nevajag jau arī būt radikālam pārāk. Vai tu tā seko? Vai arī, skaties, 2 akli sekoja viņam brēgdami un sacīdami, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Hei, kāpēc viņi brēdz? Tāpēc, ka viņiem vajadzēja rezultātu.
Tad, kad tev vajag rezultātu, tas nav laiks, kurā iespiesties stūrī, klusēt, cerēt, gaidīt. Tas ir laiks, kad ir jāiet pakaļ un jābrēc. Hei, 2 akli sekoja viņam brēgdami un sacīdami, tu Dāvida dēls apžēlojies par mums, un viņam namā ieejot, tad Jēzus momentāli nenoreaģēja uz viņu brēkšanu un bļaušanu. Viņam namā ieejot, aklietam piegāja klāt, un Jēzus tiem sacīja, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Wow! Vai jūs ticat, ka es to spēju? Zini, kas ir? Tas ir svarīgs moments. Ir viena cilvēka kategorija, kuri seko Jēzum, kā es to saku, pakluso. Ir otra cilvēka kategorija, kas ir gatavi skaļi bļaut. Viņi ir gatavi skaļi bļaut, sekojot Jēzum, bet kad viņi nonāk kontaktā ar Jēzu un Jēzus uzdod jautājumu, vai tu tici, ka es to varu darīt, viņi ir apstulbuši. Jo viss, kas viņiem bija sākotnēji tā bravūrīgā, saproti, ja, tā bļaušana, bet tad, kad ir šis, vai tu tici? Vai tagad tu esi nonācis manā klātbūtnē? Vai tu reāli tici? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tas nav vienkārši tāpat uzdots jautājums, jo izejot no šīs atbildes, no šī jautājuma būtības un atbildes, vai nu būs, vai nu nebūs. Vai jūs ticat, ka es to spēju, tad, kad viņi atbildēja, mēs ticam, kungs. Wow! Un tad skaties, ko saka Jēzus. Mēs ticam, kungs. 29. pants. Tad Jēzus aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Lai jums Zini, viņš pat nepateica, acis atveries. Acis atverties. Tumsa aizēja. Akluma gars viņš neko no tā nepateica. Vienīgais, ko viņš pateica, bija, lai jums notiek pēc jūsu ticības, un viņu acis atvērās. Lai jums notiek pēc jūsu ticības. Viņš pat viņiem nepateica, esiet dziedināti. Viņš neko no tā, viņš vienkārši pēc, vai tu tici? Lai tev notiek pēc tavas ticības. Klausies, vai tu tici, ka tev var būt laba ģimene? Lai tev notiek pēc tavas ticības. Vai tu tici, ka tev var būt svētīta dzīve? Lai tev notiek pēc tavas ticības. Tev pat nav jādzird 25 apstiprinājumi no Dieva, kurā Dievs saka, jā, es tev vedīšu soli pa solim, lai gan tu vari atrast šos apstiprinājumus Bībelē šodien, un Dievs personīgi ar tevi var runāt. Bet principā, vai tu tici? Un es tev gribu uzdot jautājumu, vai tu tici tam, kas ir rakstīts attiecībā uz tevi? Un pēc tavas ticības, lai tev arī notiek. Šie 2 cilvēki dabūja dziedināšanu. Bet zini, kas ir? Bet varēja arī gadīties, ka viņi nedabūna. Varēja arī gadīties, jo, piemēram, ir līdzīga situācija, kur atnāca tēvs ar savu dēlu, un dēls bija ļaunu garu apsēsts, un viņam, cik es varu saprast, tas bija epilepsijas lēknis, kā tas izpaudās. Ja? Un šis cilvēks atnāca, un viņš gribēja tikt pie Jēzus, bet Jēzus bija devis varu un autoritāti saviem mācekļiem. Un tajā momentā, kad viņš atnāca, Jēzus pats nebija blakus. Bet mācekļiem bija dota varu, un viņi jau bija dzinuši ārā gan ļaunus garus, gan dziedinājuši, gan zīmes un brīnums darījuši. Un šis tēvs saka, hei, palīdziet manam dēlam. Un zini, kas ir interesanti, viņi nevarēja. Viņi nevarēja palīdzēt, viņi nevarēja izdzīt šo ļauno garu. Atnāca Jēzus, un viņi stāsta notikušo, un Jēzus saka, cik vēl ilgi akļūs neticīgā un samaitātā cilts. Ievēro, ko viņš saka. Jūs neticīgā un samaitātā cilts, cik vēl ilgi es būšu ar jums, un cik vēl ilgi es jūs panesīšu, vediet to bērnu šurp pie manis. Un Jēzus visu izdarīja. Bet pirms tam viņš saka tēvam, jo tas tēvs viņam saka, ka viņam ir no bērnības un tā tālāk, viņš saka, ja tu ko spēj, tad palīdzi mums. Un Jēzus viņam saka, tu man saki, ja tu ko spēj, kaut tu varētu ticēt, jo visu spēj tas, kas tic. Tas ir tas, ko Jēzus viņam atbildēja. Šis cilvēks neapstājās pie tā visa. Viņš teica, es ticu, palīdzi manai neticībai. Un Jēzus palīdzēja. Bet tagad, skaties uzmanīgi, viņš principā, redzi, viņa neticība bija tāda, ka pat mācekļi, kas varēja izdzīt šo garu, nevarēja to izdarīt. Kad atnāca Jēzus, viņam acīm redzot, tomēr bija pietiekami daudz autoritātes šī cilvēka acīs, lai viņš varētu izdzīt šo ļauno garu. Jo Jēzus teica, kaut tu spētu ticēt. Ja tu būtu ticējis, īstenībā ar mācekļiem būtu pieticis.
Un tālāk mēs redzam vietu, kur Jēzus saka savā dzimtajā pilsētā, viņš nevarēja, nevis negribēja, bet nevarēja darīt daudz zīmes un brīnumu viņa neticības dēļ, un ir teikts, viņš brīnījās par viņa neticību. Un viņš nevarēja darīt daudz zīmes un brīnumus, kā vien dažus neveselus dziedināja, kā ir teikts, ja mēs pētam dziļāk, kā vien dažus nedaudzus neveselus ar nenozīmīgām slimībām. Kāpēc dažus neveselos? Tāpēc, ka tie ticēja. Tāpēc, ka tie ticēja vismaz kaut kādā pakāpē, lai saņemtu savu brīnumu. Bet tie, kas neticēja, viņš nevarēja darīt tos brīnumus, ko viņš darīja tur, kur cilvēki ticēja. Kāpēc? Tāpēc, ka skaties uzmanīgi, Dievs šodien, viņš nedara tavā dzīvē lietas, viņš ir izdarījis tavā dzīvē lietas. Tev ir vajadzīgs ticības savienojums, kas satver Jēzus pabeigtos darbus, tavas glābšanas pilno realitāti, ka tu saņem šīs lietas un tu dzīvo ticībā. Skaties tālāk. Tātad, mēs redzam, ka, lai tev notiek pēc tavas ticības, vai arī, ja mēs paskatāmies tulkojumu precīzāk, saskaņā ar tavu ticību, lai tev notiek saskaņā ar to, kā tu tici. Tas ir tas, ko Jēzus viņiem pateica. Marka 11. nodaļā ir ļoti interesants papildinājums šai pašai domai. Marka 11. nodaļa, klasiskā ticības vieta, kur Jēzus iepriekšējā mirklī ir pateicis vīģes kokam, ka no tevis nemūžam neviens vairs neēdīs, un vīģes koks ir nokalts no pašām saknēm, un rīt agrumā iedam garām 20. pants, Marka 11.20, tie redzēja to vīģes koku nokaltuši no pašām saknēm. No pašām saknēm nokaltušu. Un Pēteris atcerējies, Jēzum sacīja, mācītāji, redzi, tas vīģes koks, ko tu esi nolādējis, ir nokaltis. Un Jēzus atbildēja un sacīja viņam, tici uz Dievu, vai arī no grieķu valodas iegūsti Dieva veida ticību. Mēs zinām no vēstules romiešiem, kāda tā ir. Dievs sauc vārdā neesošo un ceļ augšā, sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu, un ceļ augšā mirušos. Tātad Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Un tātad viņš saka, iegūsti Dieva veidu ticību, jo patiesi es jums saku, ieklausies šajos vārdos ļoti uzmanīgi. Es centīšos lasīt lēnāk, lai tu vari reāli ieklausīties. Skaties uzmanīgi. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, tad skaties, mēs šeit ir runa par vienu un to pašu cilvēku. Šeit nav runa par to, ka 200 ticīgie tagad lūgs par kalnu. Nē, šeit ir runa, ka ir viens cilvēks, kurš saka kalnam un savā sirdī nešaubās, bet tic, ka notiks tas, ko viņš saka. Šeit ir runa par viena cilvēka individuālo ticību, jebkurā dzīves situācijā. Kad viens cilvēks runā ar situāciju, runā ar apstākļiem, runā ar kalnu, runā ar slimību, runā ar finansēm, runā ar problēmu, runā ar vēlmu, lai kas tas būtu, ar jebkuru situāciju un lietu, kas nav tā kā jābūt. Kad viņš runā un viņš sirdī nešaubās un sirdī tic, ka notiks tas, ko viņš saka par šo konkrēto situāciju. Nevis viņš saka, Jēzus vārdā es ticu, ka finanses nāks, bet sirdī tic svētā gara kristībai. Par to nav runa. Ir runa par to, ka tu tici tam, ko tu saki. Tad šeit tālāk ir teikts, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Šeit ir runa par vienu individuālu cilvēku. Viņš saka, viņš sirdī nešaubās. Tas nenozīmē, ka viņam neienāk neviena domā, jā, nu kas ne, bet sirdī viņš nešaubās. Globāli skatoties, viņš nešaubās. Viņš varbūt nezina kad, viņš varbūt nezina kā, bet viņš nešaubās. Un viņš tic, ka notiks tas, ko viņš saka. Un ja viņš tic, viņš turpina to sacīt īstenībā. Viņš turpina to sacīt. Un viņš sirdī tic, ka notiks. Tad ir teikts, tad viņam notiks tas, ko viņš ir sacījis. 24. pāns. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgšanas laikā lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet. Tad tas jums notiks. Tātad es gribu uzdot ļoti svarīgu jautājumu. Uz ko attiecās šī raksturvieta? Kas ir tās lietas, par kurām tu vari sacīt, ticēt un saņemt? Kuras ir tās lietas, kuras tu vari par viņām sacīt, ticēt un saņemt? Jo ir cilvēki, kas tev pateiks, par materiālajām lietām lūgt nevar.
Ir cilvēki, kas tev pateiks, tu vari lūgt tikai garīgas lūkšanas. Ja tu paprasīsi, kas ir garīga lūkšana, viņi tev tāpat neatbildēs. Ieklausies uzmanīgi. Re, kur ir atbilde? Nevajag neko izgudrot. Nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku visu, pasaku šo vārdu viss. Visu, ko jūsu lūkšanas laikā, mums ir rakstīts lūgdami lūksiet, bet no oriģināli tas tulkojās visu, ko jūs lūkšanas laikā lūksiet, visu, ko jūs lūksiet. Ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Redzi, šeit ir viena nianse. Ir ļoti daudzas lietas, kuras nesakrīt ar Dieva gribu, kuras cilvēks var lūgt. Gribēt vai prasīt, ja? Bet ir tāds kā drošības slēdzis, ja tā varētu teikt. Tam ir jāsakrīt ar Dievu gribu. Tam ir jāsakrīt ar Dievu gribu. Tāpēc tas, kas šeit ir pateikts, visu, ko jūs lūkšanas laikā lūksiet, redzi, lūkšana nekad nav bijusi, es paķeršu līdzi nedaudz citu vienu tēmu, lūkšana nekad nav tāda individuāla padarīšana, kur cilvēks viens pats kaut ko lūdz. Viens pats nav monologs. Lūkšana vienmēr ir Dieva klātbūtnē. Tā ir saruna ar Dievu, apzinātā Dieva klātbūtnē, viens pret viens ar Dievu. Tā ir īstenībā vārds lūkšana tulkojās kā vēlmju apmaiņa, kurā Dievs tev parāda savas vēlmes un tu parādi Dievam savas vēlmes. Jūs dalaties ar savām vēlmēm, tā ir lūkšana, tā ir saruna ar Dievu. Tad lūk, Dieva klātbūtnē. Neviens cilvēks nevar runāt par lietām, kas nesakrīt ar Dieva gribu. Kāpēc? Jo viņas vienkārši, tur nav vietas šīm lietām. Tur nav vietas kaut kādām muļķībām. Tur nav vietas nepareiziem motīviem, jo tu esi Dieva. Redzi, ja tu esi viens pats, tu vari izdomāt lietas, kas tevi paaugstina vai vienalga ko. Bet tad, kad tu esi Dieva klātbūtnē, tad Dievs, Bībelē ir teicis, viņš ieliek tev tavas sirds vēlmes. Un tāpēc, kad tu esi attiecībās ar Dievu, tad tas, ko tu runā no sirds un tu runā no jūsu attiecību dziļuma, no sirds šķīstības, no Jēzus attīrītās sirds šķīstības. Un visu, ko tu lūgsi, visu, ko tu apzinoties Dievu, redzi, neviens nevar Dievu priekšā stāvēt un Dievam lūgt. Dievs izšķir tos divu, izšķir lūdzu to ģimeni, lai es varu aprecēties ar tur viņu vai vienā. Tā nevar tā neviens lūgt. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievu priekšā tas neiet cauri. Un pat, ja cilvēks kaut ko tādu izsaka, viņš nevarēs tam ticēt, jo Dievs viņam norādīs uz to, ka, hei, tā tas neies cauri, tā nav mana griba priekš tevis. Bet visu, ko tu sacīsi, sirdī ticēsi, es izlasīšu vēlreiz, visu, ko tu lūkšanas laikā lūksi, un oriģināls skan šādi. Visu, ko jūs gribat un vēlaties lūkšanas laikā, pieņemiet ar ticību, pieprasiet un ticiet, ka esat saņēmuši un jūs saņemsiet. Tas ir tas, kā tas skan visprecīzāk no grieķu valodas. Tātad skaties, mēs tikko kā lasījām, ka pēc tavas ticības vai saskaņā ar tavu ticību, lai tev arī notiek. Tagad mēs lasām visu, ko tu sacīsi un sirdī ticēsi, ka notiks tas, ko tu saki, tu saņemsi. Ja ar to nepietiek, varam vaļā Lūkas evaņģēliju. 18. nodaļa. Lūkas evaņģēlijas, 18. nodaļa, 8. pāns. Šeit ir ļoti interesanta situācija. Tā, es esmu atvērs Jāņa evaņģēliju, nav brīnums, ka te nesakrīt. Tātad, Lūkas evaņģēlijas vēlreiz, 18. nodaļa. 18. nodaļa. 8. pāns. To pānta vidus lasu. Bet vai cilvēka dēls, kad viņš atnāks, ir runa par Jēzu, vai Jēzus, kad viņš atnāks, atradīs ticību virs zemes? Zini, kas ir interesanti? Viņš būtu varējis teikt, vai es atradīšu mīlestību, kad es atnākšu, vai es atradīšu draudzes vienprātību, un vai es atradīšu, es nezinu tur vēl ko. Bet viņš saka, vai es atradīšu ticību? Vai es atradīšu ticību? Tad mēs lasām 4 vietas Bībelē, kur teikts, mans taisnais dzīvos no ticības. Hei, ieklausies, tās nav joku lietas, par kurām es šobrīd runāju. Skaties ļoti uzmanīgi. Pats svarīgākais jautājums ir, vai tu tici un kam tu tici.
Tas, kas nosaka tavu dzīvi šeit uz zemes, šis ir pats svarīgākais jautājums. Vai tu tici un kam tu tici? Jo šī tava ticība noteiks visu tavu atlikušo dzīvi šeit uz zemes, tavas dzīves kvalitāti šeit uz zemes. Romiešiem 10:17 ir atslēga uz to, kam tu tici. Tur ir teikts, ticība nāk no dzirdēšanas un dzirdēšana nāk no Dieva vārda. Tagad ieklausies ļoti uzmanīgi. Tu vienmēr tici saskaņā ar to, ko tu klausies. To, ko tu dzirdi, to, ko tu klausies. Tāpēc pārliecinies, vai tu klausies pareizo vēsti, pārliecinies, vai tu klausies labo vēsti, pārliecinies, vai tā nav maldu mācība, ko tu klausies. Es kaut kad uztaisīšu drīzumā dievkalpojumu par to, kas ir maldu mācība, jo, zini, pēdējā laikā šie vārdi izskan ļoti bieži no cilvēkiem, kas nesaprot, ko viņi runā. Maldu mācība tur, maldu mācība šeit. Ieklausies ļoti uzmanīgi, mēs par to parunāsim nedaudz vēlāk. Bet šodien es gribu, lai tu sadzirdi šīs lietas. Ko tu klausies? Kas ir tas, ko tu klausies? Un vēl ir ļoti svarīgs moments, vai gadījumā tu neklausies sajaukumu. Tāpēc, kad sajaukums ir viena no bīstamākajām lietām, jo sajaukums rada neizpratni un šaubas. Katru reizi, kad ir sajaukums, kad tiek sajauktas kopā divas dažādas vēstis, cilvēks ne īsti vienai var sekot, ne īsti otrai tic. Tagad ieklausies ļoti uzmanīgi. Labā vēsts, es par to esmu ļoti daudz sludinājis. Labā vēsts, tā ir vēsts par Dieva gribu un Jēzus pabeigtajiem darbiem. Tas nav nekas cits. Tā ir ļoti vienkārši vēsts. Tā ir vēsts par to, kāda ir Dieva griba, un vēstule Romiešiem 12:2 mums atklāja, viņa ir laba, perfekta un patīkama attiecībā uz tevi. Es ļoti novienkāršoju to. Labā vēsts mums atklāja to, kāds ir Dievs, viņš ir gaisma, viņā nav ne kripatiņas tumsas, viņš ir mīlestība, viņš ir visas svētības avots, viņš nenožēlo dāvanas, ko viņš ir devis, viņa grib ir, lai visi tiek glābti, mēs zinām, kas ir Dievs. Un tālāk skries uzmanīgi, tā ir vēsts par to, kas ir Dievs, kāds viņš ir, tā ir labā vēsts par to, ko viņš tev ir devis un apsolījis, un tā ir vēsts par Jēzus pabeigtajiem darbiem. Tā ir tā vēsts, ka Jēzus pabeigtie darbi nodrošina tev pieeju pie Dieva perfektās gribas caur tavu personīgo ticību. Slavu tev, Dievs, halleluja! Tā ir brīnišķīga dzīve. Tāpēc, vai tu dzirdi labo vēsti? Un ieklausies ļoti uzmanīgi, ja tu neklausies labo vēsti, tava dzīve to atspoguļos. Man tik bieži cilvēki, kas iesāk dievkalpojumu ar to, ka man cilvēki teikuši, Alani, kāpēc tev izskatās, ka tava dzīve ir daudz vieglāka nekā, piemēram, man? Man ļoti daudz cilvēku to ir teikuši. Zini, es nekad neklausos vēsti, kas nav labā vēsts. Interesanti ir tas, ka man ir daudz cilvēku, kas man ir savā laikā mēģinājuši, un vēl šādi tad reizēm tagad, mēģinājuši man atsūtīt kādu dievkalpojumu. Un viņi saka, paklausies šito dievkalpojumu. Un zini, un tajā dievkalpojumā nav labās vēsts. Tur ir pilnīgi cita vēsts. Un tikko kā es sadzirdu, ka tā nav labā vēsts, zini, ko es daru? Es momentāli slēdzu ārā to dievkalpojumu. Man ir pilnīgi vienalga, kas man to ir atsūtījis. Man ir pilnīgi vienalga, kas ir tas, kas sludina. Vai ir 20,000 cilvēki, kas klausās to sludināt. Man ir vienalga. Jo jautājums ir, vai tā ir labā vēsts? Jo zini, kas notiek? Tad, kad tu klausies, jebkura lieta, ko tu klausies, atstāja ticības iedīgļus tavā sirdī. Un tas augs, tas vairosies. Līdz ar to tajā momentā, kad tu klausies sajaukumu, tavā dzīvē ir sajukums. Tad, kad tu klausies radikālu labo vēsti, tavā dzīvē ir brīnišķīgi laba augļi. Tad, kad tu klausies rūpes, raizes, bailes, nedrošību, apjukumu, nekas labs nevar būt. Un tad, kad tu vienu dienu klausies radikālu labo vēsti, bet tad citā dienā balansam, tu paklausies arī kaut ko citu, hei, tava dzīve to atspoguļo. Es nekad dzīvē neesmu klausījies un neklausīšos neko, kas nav labā vēsts. Kāpēc? Tāpēc, ka man nevajag tos augļus. Es patiesībā pateikšu ļoti interesantu lietu. Bībelē ir teikts, ka jūs pazīsiet pēc augļiem. Koku pazīst pēc augļiem. Zini, ko vēl tu vari izdarīt? Tu vari pavērot augļus un izejot no tā, kādi, kuram ir augļi, izdarīt lēmumu savā dzīvē, vai tu gribi šos augļus. Un ja tu redzi, ka tev patīk augļi, tad tālāk skaties uz koku, skaties uz zariem un paskaties jo no karienes nāk augļi. Augļi nāk no tā, ka koks saņem dzīvību, kas viņā plūst, un šī dzīvība tālāk izplūst ārā augļos. Un, protams, katrs rada pēc savas kārtas, bet skries uzmanīgi. Labi augļi ir atkarīgi no laba nodrošinājuma. Kokam ir vajadzīgs labs nodrošinājums, gaismas nodrošinājums, siltuma nodrošinājums, ūdens nodrošinājums, barības vielu nodrošinājums.
Lai cilvēku dzīvē būtu labi augļi, viņam ir vajadzīgs labs Dieva vārda nodrošinājums. Un tas ir tas, ko tu klausies, un tas, ko tu apdomā, un tas, ko tu, protams, runā. Tāpēc pārbaudi savu sirdi, pārbaudi, kas ir tas, ko tu klausies. Un ja tev nepatīk, kas notiek tavā dzīvē, ja tu redzi, ka ir citi cilvēki, ieklausies, ja tu redzi, ka ir citi cilvēki, kuru dzīvē ir labāki notikumi, ticīgi cilvēki, ja tu redzi, ka viņiem ir labāka augļi, ja tu skaties un saki, es arī gribētu dzīvot tā kā viņi, tad paskaties uz to, kādu vēsti viņi klausās. Paskaties uz to, kādu vēsti viņi klausās. Un, ja tu ieraudzīsi, ka viņi klausās labo vēsti un tic labajai vēstī, bet tu tici kaut kādai citai vēstī un klausies citu vēsti, es tev gribu pateikt skaidri un gaiši, nomaini to, ko tu klausies. Jo viena no visbīstamākajām lietām šajā pasaulē ir tas, ka tu klausies vēsti, kas saucās Dieva vārds un tomēr nav. Tā ir viena. Pāvils teica, ka visiem tiem, kas sludina nepareizo vēsti, viņiem ir jāaizbāž mute. Kāpēc? Tāpēc, kad ir nenormāla bīstamība iekš vārdiem, kurus cilvēki atraisa, pasniedzot tos par Dieva vārdu, ja tas nav Dieva vārds, ja tas neatspoguļo Dieva gribu. Katru reizi, kad kāds saka, tu nekad nezini, varbūt Dievs tevi sodīs un liks tev ciešanas virsū, un varbūt viņš tevi iemetīs slimības gultā, tas ir nenormāli bīstami. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir pretrunā ar labo vēsti. Un ja tas ir pretrunā ar labo vēsti, tevī var iesēsties šīs domas. Un tu vari zināmā mērā katru situāciju, kas ir negatīva, attaisnot ar to, ka varbūt Dievs kaut ko dara tavā dzīvē, un viņš grib tevi šķīstīt, un viņš grib tavu sirdi izkristalizēt, un vēl nezinu kādas stulbības, ko cilvēki neizdomā. Un zini, kas ir? Un kamēr viņi, jūs skaties uzmanīgi, ja Dievs man kaut ko grib mācīt, kā gan es varu stāties tam pretī? Ja tas ir Dievs, kas man grib kaut ko iemācīt, kā gan es varu stāties tam pretī? Bet Bībelē Jākaba 4.7 ir teikts, padodies Dievam, stājies pretī vēlnam, un viņš no tevis bēgs. Un ja šī slimība, kas ir ienākusi vai mēģina ienākt manā dzīvē, ja es neesmu 100% pārliecināts, vai viņa ir nākusi kā Dieva sots, pirmā lieta, kas ir jāizcieš, vai arī kā Dieva pārmācība, vai arī tomēr kā vēlna darbība, ja es neesmu pārliecināts, es nevaru rīkoties saskaņā ar to, kas ir teikts Bībelē, padodies Dievam, stājies pretī vēlnam. Es nevaru nostāties pretī šai slimībai, ja es neesmu 100% pārliecināts, ka viņa nāk no vēlna. Ok, kāds teiks, jā, es zinu, neviena slimība nenāk no Dieva. Jā, bet vai tu zini, ka trūkums nekad nenāk no Dieva? Vai tu zini, ka finansiālais trūkums nekad nenāk no Dieva? Un ja tu ar viņu sastopies, vai tu vari viņam nostāties pretī? Vai arī tu varbūt baidies no labklājības, tāpēc, ka tev ir iestāstījuši, ka ir tāda labklājības vēsts un labklājības evaņģēlis, un Alans arī viens no viņiem, un tu varbūt baidies no labklājības. Hei, tu noteikti nevari baudīt to, no kā tu baidies. Bailes un bauda neiet kopā, tu nevari baudīt to, no kā tu baidies. Tāpēc, lūk, ko es tev pateikšu, ejot cauri Bībelē, lasot Bībeli, papēti, kāpēc ir atšķīrušies rezultāti cilvēkiem. Papēti, ko saka Dieva vārds šodien. Tu ieraudzīsi, ka ticība ir atslēga. Un nevis vienkārši globālā ticība, bet tava personīgā ticība. Un tava personīgā ticība ir saistīta ar to, ko tu personīgi klausies, kas ieiet tavā sirdī un pēc tam nāk ārā no tavas mutes. Jo Bībelē teikts, mute runā no sirds pilnības. Te arī ir atbilde, kāpēc ir cilvēki, kas, piemēram, var nākt un klausīties manus dievkalpojumus, un tai pašā laikā viņi runā kaut ko citu, jo viņi klausās paralēli daudzas dažādas citas lietas, daudzas dažādas citas idejas, un viņu sirds nav pilna ar šo vārdu. Kāpēc, klausoties manus dievkalpojumus, tu vienmēr dzirdi vienu to pašu vēstu, jo es runāju no sirds pilnības? Kāpēc ir citi mācītāji, kurus tu klausies, viņi vienmēr runā vienu un to pašu vēsti? Viņi runā no sirds pilnības, viņi runā to, kas ir viņu sirdī. Mēs runājam to, kas ir mūsu sirdī, bet tu sastopi kādu cilvēku, un viņš saka, jā, es klausos, man patīk Kenneths Copelands, un man patīk Josefs Prints, un man patīk Alans Parijans, un jā, viss ir labi, bet paralēli viņš klausās vēl to, kas runā pilnīgi pretējas lietas, kuri viņi klausās arī cilvēkus, kuri saka, jā, Kenneths Copelands mācās maldu mācību, un tad viņiem ir tā informācija no visām pusēm, un viņu sirds nav piepildīta ar vienu un to pašu, un tad, kad ir spiediens, viņi nezina, kam ticēt, un kad ir labi, viņi saka, jā, mēs vienmēr esam uz labā viņa, uz labās vēsts, un tad, kad ir slikti, viņi saka, jā, droši vien, ka Dievs manā dzīvē, varbūt manā dzīvē nebija tīri motīvi, viņi sāk analizēt un runāt visādas stulbības. Attīri savu sirdi un prasi Dievam, ko man klausīties. Tagad ieklausies.
Tikai tas, ka tava vecā mamma un mamma ir bijusi vienā konkrētā vietā un vienā konkrētā draudzē un klausīsies vienu konkrēto vēsti, nenozīmē, ka tev ir jāpaliek tajā vietā, ja tu saņem no Dieva, ka tas nav pareizais vārds. Nepiesienies cilvēkiem. Nepieķeries pie konkrētas draudzes, konkrētas vietas, konkrēta cilvēka vēsts. Skaties uzmanīgi. Pāvils to pateica tā, vai tad Apols ir kaut kas, vai tad esi Pāvils, vai tad Kēfa, vai tad mēs esam nomiruši par jums. Kāda starpība? Mēs tikai darām savu darbu, bet ieklausies, runa ir par tevi un tavu dzīvi. Un tu prasi Dievam, kas tev ir jādzird. Iemācies atšķirt labo vēsti. Klausies tikai, es to saku laikam jau 30 reizi, klausies tikai un vienīgi labo vēsti, un tavā dzīvē būs labās vēsts, rezultāti un augļi. Jēzus visu varnējā vārdā. Amen. Dievs tevi neaprakstām mīl. Es vienojos ar to, es vienojos ar Dievu un ar tevi par to, ka viss tev sanāks. Dievs tevi mīl un tāpēc arī viss tev sanāks. Ļauj viņa vārdam attīrīt tevi no visa liekā un baudi labo vēsti. Jēzus visu varenajā vārdā uz drīz tikšanos, dārgie. Atā.